Sveiki! Man sauc Vadims, un šajā video mēs izrunāsim cauri ieņēmumiem. Mēs runāsim specifiski par shopping kampaņām, kuras, diemžēl, Baltijā uz doto brīdi nav pieejams. Bet šajā video būs arī jēdzīgi izrunāt par klientu ceļu un par vairākiem, soļiem, kuri būtu teorētiski un arī gan praktiski būtu jāiziet cauri, un skatīties, kā mēs varam šos šķērsļus pārvarēt, lai tad procentuāli uzlabotu reklāmu gūmu līmeni. Tad ķersimies klāt. Tātad ieņēmumi viena no 4 tēmām. 2 tēmas mēs jau izrunājam cauri. Tad iegūšana un rīcība, ko jūs varat redzēt šajā Google Analytics video listē. Tātad pirmā atskaita, ko būtu jāskatās reklāmu gūmu sadaļā, tas būtu iepirkšanās tendenci analīze. Tātad mēs redzam, ka mums bija kopumā 75,960 sesijas, bet no tām 54,000 sesijas nebija nekādu pirkumu darbības. Tad nākamajā solī jūs redzat vēl papildus soļu, un tad beigās mēs redzam, ka mums tikai bija 756 sesijas ar darījumiem, kuri tad beigās tika veikti. Bet pa vidu jūs redzat, cik procentuāli varbūt cilvēki pameta grozu, vai cik procentuāli varbūt tika pārtraukta norēķināšanās, lai tad mēģinātu šo procentu samazināt. Tātad, kā būtu jāskatās uz šiem soļiem? Tad pirmais, kur nav pirkuma darbības. Ja? Tad mums būtu jātargetē lietotājus, kuri vēl nav pieņemuši lēmumu ar atkārtoto mārketingu. Tātad var izveidot atkārtoto mārketinga sarakstu, kur cilvēki varbūt ir iegājuši jūsu mājaslapā, bet vēl nav veikuši nekādu darbību mājaslapā, kuras ir saistīta ar pirkumu varbūt pievienošanu grozā. Ja, tad būtu jēdzīgi izveidot atkārtoto mārketinga sarakstu, izmantot priekš jūsu meklēšanas un reklāmu tīklu kampaņām. Tad otrais, nekas nav pievienots grozā, ja? Tad tas ir otrais solis. Un ko tad varbūt būtu jādara šajā gadījumā? Ja, tad jāpārskata preces apraksts. Tas būtu tas reāli pirmā lieta, kas manā galvā, un arī pārsvarā arī visiem klientiem, ka būtu varbūt jāiziet arī cauri preces aprakstam, varbūt ir kaut kas papildus jāpiedāvā, kā piemēram bezmaksas piegāde, lai tad tālāk cilvēks aiziet uz nākamo soli. Tad nākamais ir groza atmešana. Ja? Tad izpēti, tad būtu ieteikums izpēti, kā lietotājs izmanto grozu. Varbūt tas risinājums būtu tāds, ka, ja, piemēram, cilvēks ieliek kaut ko grozāts ar mobilo telefonu, tad viņam dot arī iespēju nosūtīt šo grozu pa e-pastu, lai viņš pēc tam varētu ļoti vienkārši varbūt pabeigt šo darījumu savu galda datoru. Tad nākamais ir pārtraukt norēķināšanās. Ja? Tad, ja cilvēks, piemēram, beigās ir izlēmis, ka viņš nepabeigs darījumu, ja? tad piedāvāt viņam varbūt atlaidi. Arī to tad var darīt savu atkārtotām mārketinga sarakstiem. Un otrs elements, varbūt, kuram būtu jāiziet cauri, tad iziet cauri, kāpēc cilvēki nevarēja varbūt pabeigt šo pirkumu. Tev jāpaskatās varbūt ir uz mājaslapu, tad jāizpēta ir šīs lietotāja segments, dēļ kura mēs zaudējam ieņēmumus. Jo šitā stadija ļoti kritiska, ja, tad, ja cilvēks ieliks grozā, un viņš jau ir gatavs norēķināties, kāpēc viņš beigās tomēr nenorēķinājās. Un tad, ja cilvēks ir reāli veicis pirkumu beigās, ja, tad tas ir super, protams, bet mums arī būtu jāpadomā ir par to, kā mēs varam šos klientus, piemēram, kuri veikuši pirkumu pirmo reizi, kā mēs varam mēģināt viņus pievienot mūsu, atkārtotā klientu sarakstam, lai viņi tad kļūtu beigās par mūsu lojāliem klientiem. Un te ir doma tāda, lai viņš nenopērk varbūt tikai vienu reizi kaut ko, bet lai viņš atkārtoti varbūt vienreiz mēnesī un vairāk, protams, tas būtu arī labāk, arī lai tad viņš nāk pie mums un kaut ko nopērk no mūsu vietas.
Tad tāds būtu tā ir tā iepirkšanās vizualizācija, kā tāda, kur mēs tad izmantojam vairāk nekā 200 Google Analytics signālus, ja, pēc kuriem mēs varētu iziet cauri, paskatīties vairāk par uzvedību un dzeltenā, oranžā krāsā, tad jūs redzat tās iespējas, ko varētu darīt ar šī tipa klientu segmentiem. Tad, uz ko būtu tālāk, varbūt arī jāskatās, ir, vai lietotāji pabeidz pirkumu daudzreiz vairāk ar specifisku ierīci. Un ko tad mēs redzam? Mums ir 3 ierīces, un jūs varat izvēlēties ierīci kā kategoriju. Tātad pirmais mums ir mobilās ierīces un planšetdatori, kur pieviet pie vairākiem produktu skatījumiem nekā datori. Un to jūs varat redzēt tajā tabulā arī, drusciņ zemāk. Ja, un tas otrais, varbūt, uz ko būtu jāskatās kā primārais, ir, ka datori, godīgi sakot, dod procentuāli vislabāko atdemi. Ja, ko varbūt vajadzētu darīt? Ja, tad atkārtoti marketēt un mēģināt arī piesaistīt lietotāju ar augstu reklāmu līmeni datoros, ja tad izmantojot Google Analytics auditorijas risinājumu. Tad arī būtu varbūt jādomā, tad cilvēki, piemēram, skatās procentuāli, visvairāk arī uz mobilām ierīcēm, tad jūsu produkts jau uz tabletēm, bet kāpēc viņi beigās tad nekonvertējās, ja? Kāpēc viņi nepabeidz to pirkumu? Un te jautājums ir, vai ir pietiekami viegli pabeigt to pirkumu, ja tad jūs mobilajā telefonā, vai arī jūs varat tiek izmantots, piedāvāts iespēju nosūtīt pie e-pasta, varbūt arī tāpēc arī cilvēki arī konvertējās pēc tam vēlāk uz galda datoru. Un nākamais jautājums, ko varētu izanalizēt šajā te atskaitē, ir, vai lietotāji pabeidz pirkumu daudzreiz vairāk uz specifiski ierīces, ja, un varbūt arī jāskatās, kur viņi procentuāli vismazāk pēc tam to darījumu arī pabeidz. Ja. Tad šajā gadījumā mums ir redzams tieši ar planšetu datoriem, ja, kur ļoti daudz lietotāji iesaka sesiju ar norēķināšanos daudz vairāk, un procentuāli tad sesijas, ja, tad tiek pabeigts mazāk ar darījumiem. Ko jūs redzat, mums ir 5,02%, un tad tas tiek reāli samazināts uz 0,51%. Un tas pats arī redzams, godīgi sakot, ir ar mobilām ierīcēm. Un tad būtu jāpadomā, kāpēc tas procents ir atšķirība tik liela, ja? Ko varētu darīt, lai, teiksim, tā atvieglotu to darījumu ceļu. Jo ja mēs skatāmies uz galda datoriem, mēs redzam, ka tur atšķirība ir daudz drusciņ mazāk. Ja? Un tad varbūt varētu izveidot kaut kāds specifisks maksāšanas elementus tieši priekš mobilām ierīcēm un planšetdatoriem, tad, lai cilvēks varbūt ātrāk varētu konvertēties. Ja, vai varētu arī izpētīt arī alternatīvas, labākas norēķināšanas veidus, piemēram, atkārtoto lietotāju norēķināšanas informāciju, kur jau ir ievadīta mobilajā ierīcē un arī tabletē. Tad iziesim cauri pēdējiem jautājumam, ja, vai ir lietotāji, kuri man ir svarīgāki. Ja? Un tad vajadzētu pievienot sekundāro kategoriju, un tur ir vairākas lietas, ko mēs varētu pievienot. Šajā gadījumā mēs skatāmies uz atkārtotiem lietotājiem un kā viņi performē, ja, tad kādas ir atšķirības ar visiem un atkārtotiem. Tad, kur jūs redzat visas sesijas, tie atkārtotie lietotāji, ja, tad no 17,000 sesijām 10,000 lietotāji, nevis lietotāji, bet no sesijām nekāda darījuma netika veikti. Ja, bet uz ko varbūt pēc tam būtu drusciņi arī jēdzīgāk skatīties, ir tur, ka mēs redzam mūsu ierīces, tad desktop, mobile un tablet, galda dators, mobilās ierīces un planšetdatori, cik tad procentuāli darījumi tiek veikti, ja, tad beigās, un vai procents ir drusciņi labāks vai ne. Un tad, protams, būtu arī jākoncentrējās ar dažādiem reklāmas risinājumiem, varbūt tieši uz atkārtotiem lietotājiem, lai tad mēģinātu uzlabot ieņēmumu līmeni. Tad paldies par šo. Un, ja jums ir rodās kaut kādi jautājumi tieši par varbūt shopping kampaņām vai par klientu ceļu, mēs labprāt izrunāsim, kā labāk optimizēt, paskatīsimies varbūt arī
kāda tipa klienti ir jūsu mājaslapā, kādas ir tendences, un tad arī varētu jums kaut ko arī ieteikt tieši AdWords reklāmas ziņā. Tad paldies, rakstiet, zvaniet mums uz 800 43 71.